ir bijis diezgan daudz aptaujas, lai noskaidrotu, kas ir mūsu emuāru lasītāji. Un tad mēs esam arī nokonsultējuši, ka mēs zinām, tātad, pēc aptaujām, pārsvarā lielākā daļa mums jūs redzat ir skolēnu studenti, bibliotekāri un IT speciālisti, bet ir arī pensionāri un bezdarbnieki, un tad ir tāda sadaļa internetmīļi un grāmatmīļi. Es pat esmu grāmatmīlis, bet man nemazāk arī patīk internets, protams, bet grāmatām dod priekšroku. Un emuāru lasītājs dzīvo dažādās vietās. Pārlielupē un Ģelgavā ir kopā 34% no visiem. Rīgā tur pār 30% bija, un tad sadalās Latgalē, Vidzemē, Latgalē visvairāk no reģioniem, un ārzemēs 3%. Es tomēr varbūt teikt, ka Arturs ir autors, tāpēc, ka viņš mums tāds kā IT speciālists. Tas nav sarežģīti, izlaist nav sarežģīti. Jā, bet tas man nebija jātērē laiks un man nebija par to jādomā, jo arī vizuālais noformējums ir Artura dizains. Viņš ar to ļoti aizgāvās un es jau autoriem vienmēr uzticos, lai viņi dara, kas viņam nāk prātā. Un tad ir arī lūdzu, lai skaitītāji uzliek, viņš sameklējumu uzlika un arī to laika skaitīšanu līdz pasākumu, tas ir viss viņa darbs. Viņš tādā veidā kā autors darbojas īstenībā kā IT speciālists. Jā, tie katrā ziņā nav sarežģīti un to var katrs izdarīt vairāk vai mazāk, bet runājot par skaitītāju, tātad katrs bloks var uzlikt arī savu skaitītāju. Tas ir, to var izdarīt tātad iereģistrējoties kādā no... Tas sevišķi nestāst, jo man liekas Jānis to izstāst. Jā, tas ir savu pieredzi. Labi. Savu pieredzi, ko savu pieredzi pastāst? Nav vēl apnieks. Godīgi sakot, ir mazliet apnicis, jo, kā jau es teicu, es strādāju savu blogu viens, man tad bija viena brīdi pauze, bija nedēļas neko nebija līdz iekšā. Bet katrā ziņā ļoti, ļoti svarīgi, ka tātad blogu veidot pašam ir interesanti, ka ir vairāk cilvēki, var teikt, vienota doma grupa, kur šo blogu veido, un tad ir reāls izredzes izdzīvot nekā vienam tātad. Kas par basketbolu, par futbolu, par citiem sporta veidiem. Mums ir ko teikt arī par tehnoloģijām. Patiesībā tehnoloģijas ir tās, kas veicina šo blogu attīstību un pieaugušo lielumu, jo pateicoties tieši tehnoloģijām, sākumā tehnoloģiski attīstītāki cilvēki sāka blogot, un pēc tam jau blogu sāk rakstīt arī pārējie. Taču jautājums ir patiesībā vienkārši blogot vai ne. Tas ir tāds mazliet pārvērsts teiciens no Viljama Šekspīra iepriekšējiem nākamām vārdiem. Un šodien es apskatīšu to, kas ir blogi, kur blogot un varbūt arī kāpēc blogot. Pēdējais jautājums vairāk ir tīri retorisks, jo to vai blogot vai nē ir jāizšķirs katram pašam. Sākumā gribētu mazliet par terminoloģiju. Daudz, kur figurē šis vārds emuārs, blogs, interneta dienas grāmata, tīmekļa žurnāls, ir arī tāds vārds kā dienas. Daudz, kad mēs redzam tekstos, kad tiek minēts emuārs vai blogs, emuārs, jeb blogs. Patiesībā pārsvarā un visbiežāk vārdu lieto blogs. Latvijas Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisija veica aptauju par šiem terminiem, un kā redzams, vispopulārākais ir tieši vārds blogs. Un to arī svetošu savā prezentācijā un arī turpmāk. Lai gan oficiālais mūsu termins ir emuārs. Bet es domāju, ka kaut kādā nākotnē noteikti mēs visi rakstīsim blogus, mēs būsim blogieri un mēs blogosim. Lai varbūt šis vārds liekas mazliet tāds nelatvisks, tomēr tas ir skaidrs saprotams principā, jebkuram jau tāds ir gan angļu valodā, arī citās valodās. Kas tad ir blogs?
Blogs patiesībā ir mājaslapa. Ja otrādi sakot, mājaslapa ir blogs. Taču blogs ir mazliet savādāks par mājaslapu, tāpēc, ka tas ir kā tīmekļa lietotne. Blogā parasti ieraksts ir chronoloģiskā secībā. Jaunākie ieraksti ir sākumā, vecākie ir beigās, tie tiek uzglabāti arhīvos. Blogus, atšķirībā no lielotētas mājaslapu, atjauno regulāri. Regularitāte var būt ik dienas, ik stundas, ik mēnešus, varbūt arī lielāka vai īsāka regularitāte. Blogā visbiežāk var komentēt. Šī doma apmaiņa, un tas ir tas, kas blogus pārsvarā atšķir no mājaslapām. Mājaslapas jūs varat tikai apskatīt vai nosūtīt ziņu mājaslapu uzturētājiem, taču blogā jūs varat komentēt, izteikt savus viedokļus, vaicāt kaut ko autoru. Blogā var iekļaut audio, video, fotomateriālus, veidot šo blogu interaktīvu. Blogu var lasīt arī neapmeklējot. Ziņas nāk pie jums par šo mazliet vēlāk, un blogs var būt anonīms vai atklāts. Pārsvarā bloga pasaulē ir anonīma. Cilvēki izvēlās savus segvārdus un raksta par dažādām tēmām, neatklājot savu identitāti. Tas ir kā sava veida vienas grāmata, taču publiskota un ļauj izteikties par visdažādākajām tēmām, protams, nepārkāpjot kaut kādas ētikas vai demokrātijas normas, lai gan internets ir tik publiska vieta, kad mēs zinām, kā cilvēki raksta komentārus un publicē ziņas, un tas var būt ļoti dažādi. Otra veids ir tāds, ka blogs var būt atklāts, kad autors atklāja savu identitāti, savu personu, savu vārdu. Un savā ziņā, es domāju, ka šī ir interneta nākotne, kad internets lēnām kļūst nevis anonīms, bet vairāk